Nu, lūk, mans brālis man palūdza uztaisīt fotogrāfijas un apskatu par autoru, ko mēs pārvietojamies par Ameriku SSLV stilā. Es izlēmu vēl labāk, es izdarīšu promocijas video. Lūk, skatieties. Īsumā stāsts bija tāds. Mēs esam 7 cilvēki, un varētu jau domāt, ka 7 cilvēkiem būtu jāierē kaut kāds minivens. Taču padomājot ar savām smadzenēm, es izlēmu, ka kur tad mēs liksim savu bagāžu, jo tur jau vairāk vietas nav. Un noīrēju autobusu. 12 vietu extended van. Atbraukuši uz Ameriku, mēs šādus autobusus ieraudzījām masveidā, un mums likās, diez kas nav, ko lai dara. Baigais autobuss. Un nomā mēs nedaudz uztaisījām upgrade. Lūk, te jūs viņu redzat. Šis auto ir ļoti piemērots mūsu ģimenei, jo viņā salīna iekšā visi 7 braucēji, cik mēs esam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jā, tieši tā. Un vēl paliek vieta bagāžai. Bet tagad skatāmies mērogs, lai būtu skaidrs, par ko ir. Lūk, tas ir Jānītis, un tas ir auto augstums. Atvērsim durvis un ieskatīsimies automašīnas kabīnē. Jo citādāk to nevar nosaukt. Lūk, tas ir Justs, lai jūs varētu salīdzināt attiecībā pret stūri un vadības paneli. Vietas ir diezgan, un te platumā ir vēl kaut kāds pusmetrs uz blakus sēdētāju. Savukārt, ja ieskatās otrajā rindā, var redzēt, ka maziem zīdaiņiem ir iespēja novietot sēdeklīti tā, ka viņiem kājai vēl ir ļoti daudz vietas, individuālais arī aizmugurs klimata kontrolas panelis, un ja te sēž kāds pieaugušais cilvēks, tad viņam kājām vieta ir diezgan. Reku mērogas viņā var redzēt, kur Justs atrodās. Auto, ko mēs paņemam, nebija šāds tāds, viņš ir long tail, jo man interesēja tāda situācija, lai būtu, kur novietot bagažu. Tad aplūkosim, cik daudz vietas ir bagažā. Ievērojot, Amerikā auto, vismaz Floridā numuri tikai aizmugurē, priekšā nav. Tā. Man ir arī bagaža. Kā jūs redzat, šādam ģimenes auto, bagažniekā vietas ir ļoti daudz. Te ietilpst gan rati, gan drēbes, gan dvieļu pludmalei, gan Ziemassvētku dāvana. Un redziet, tur tālu priekšā, 5 metri tālāk, ir vadītājs. Un pa vidu 2 sēdekļu rindas. Ļoti piemērots auto mūsu pārvietojumiem. Paldies!